teiksim tā, ja salīdzina ar pagājušo gadu, mēs esam izdarījuši korekcijas mūsu sastāvā. Esam piesaistījuši nākamās paaudzes spēlētājus, proti dēlus jau dažiem. Lieli mērķi, jāuzvar sezonu, vismaz jāpacīnās līdz galam. Iepriekš sezonas, diemžēl, negāja ļoti labi, bet jauns sastāvs, jauns spēlētāji, jauni mērķi, cerēsim vislabāko. Kopumā mūsu mērķis ir parādīt to, ka arī cilvēki, kas nav futbolisti, papildināt ar futbolistiem, spēj sasniegt rezultātu arī cienījamākā vecumā nekā 25, 30 vai 35 vai pat 40. Vēlamies akcentēt, ka mūsu māsas komanda ir Rīgas Zeļi, kur no mums patapināja arī krāsas. Ja mēs gribam pateikt, ka rozā ir īstenībā ļoti vīrišķīga krāsa, ko pierāda arī traktors. Ja? Un nevajag dzīvot stereotipos un sevi iedzīt kompleksos. Tā kā mums ir ļoti daudz dažādu mērķu šai sezonai. Arī pirmais leģionārs ir piesaistīts, ja, kur mēs izvērtējam, kā viņam būs sniegums. Tātad jaunā paaudzes audzināšana, veselīgā dzīvesveida nostiprināšana un, kas pats svarīgākais, arī trešā puslaika brīnišķīgu laiku pavadīšanu.